Jūs taču zināt, kopš esmu kļuvusi par cilvēku ar politisko viedokli, man ir arī bijusi, diemžēl, diezgan intensīva saskari ar policiju un arī ar valsts drošības dienesti iestādēm. Un kopš tās man personīgi nepatīkamās saskares, diemžēl es esmu nonācis pie secinājuma, ka gan valsts policija kā struktūra, gan kā valsts drošības dienests ir ļoti neprofesionāla un diezgan, teiksim tā, dīvaina iestāde. Un jūs taču zināt, ka vakar bija paredzēts liels protests. Ernsts Rieks izbļaustījās par internetu. Visi, kas nevar ierasties rītā uz Jēkabpils Stabu iela 89 Rīgā centrā, tiekaties 9:30 pikets pie ieslodzījuma vietu pārvaldes. Daudz man saka, ka tas viss var izvērsties valsts varas gāšanā. Es jums saku tā, viss var būt. Paņēma arī mani apsaukāja tanī brīdī, kad es viņam pateicu, čalī, tu aicini uz protestu, kurā tu pats nepiedalies, tā ir provokācija. Un vakar arī Lauris gribēja tajā tā kā pasākumā nebraukt, bet viņš brauca uz servisu un viņš domāja, pazvanīšu policijai un noskaidrošu, vai tas mītiņš ir sankcionēts. 6707 5333. Zvanam. Labdien! Es viņu nepareizi sazināju. Policijas numurs ir, nē? Nopietni? Labi, man ir tāds jautājums, un iedeva jūsu numuru, man pateica, ka jūs būsiet lietas kursā. Vai tas mītiņš pie Jēkabpils cietuma ir saskaņots vai nē? Vēlreiz nedzirdējies. Mītiņš pie Jēkabpils cietuma ir saskaņots vai sapulce? Un tagad man ir jautājums cilvēki, ko jūs tur dzirdējat? Un tas ir policijas informatīvais telefonnumurs. Tas ir atrodams viņu mājaslapā. Ko tas nozīmē? Zvanot uz šo telefona numuru, jeb informatīvo policijas numuru, jums nav garantijas, ka jūsu saruna, kas iespējams ir ļoti sensitīva, konfidenciāla, netiks noklausīta blakus no vīra mātes, no bērniem, un tā informācija nenonāks tālāk publiski, tā starp citu. Un gluži kā man, kā mēs rakstīju valsts prezidentam vēstuli jautājumā par balsojumu par referendumu 23. gada decembrī, kur es viņam uzdevu konkrētu jautājumu, kāpēc tiek pārkāpts vai kāpēc tiek šādā veidā kropļotas vēlēšanu kārtība, viņš, protams, visi man neatbildēja, bet beigās tā informācija nonāca. Pie šīm te personām, un tu pat neko nevar izdarīt ar viņiem, jo viņus sargā gan valsts drošības dienests, gan policija. Tātad jūs saprotiet, ka policija šobrīd ir diezgan kropls mehānisms, kurš vairs nestrādā sabiedrības labā, kuram tu vairs pat nevari uzticēties. Tu pat vairs prezidentam nevari rakstīt vēstuli, neesot droši, ka tava informācija nenonāks pie troļļiem, un pēc tam tev publiski neaicinās uz izrēķināšanos, tā starp citu, publicējot manu privāto Vācijas adresi. Brīnišķīgi laiki, Ruk, man liekas, ka tev ir pēdējais laiks atkāpties, bet kāpēc, lai tu apkāptos, ja, kā saka, vārna vārnai acī jau neknāps, lai jauka šī diena.